Iespējas ir. Iespējas ieraudzīt, tā ir superspēja. Tāda misija vai uzdevums, ko vēlamies ar šo podkāstu izdarīt, ir pastāstīt stāstus par liepājniekiem, kuri saskata iespējas mūsu pilsētā. Jo bieži vien liekas, ka iespējas ir tikai lielās pilsētās, kur ir miljoniem cilvēku, miljoniem iespēju, bet nē, patiesībā iespējas var atrast jebkur. Un par to ir šis podkāsts. Super! Čau, Sabīne! Čau! Prieks tev redzēt pie mums pirmajā podkāstu epizodē. Es arī ļoti priecājos un paldies, ka man ir tāda iespēja būt pirmajai un liels pagodinājums. Jā. Super! Kādas sajūtas? Foršas, beidzot varēšu parunāties ar kādu. Un, arī, kad es nācu, es tā domāju, droši vien tā būs arī saruna pašai ar sevi, jo tāda apstāšanās, tā kā, nezinu, pie psihologa varbūt mazliet. Tā, okay. Tā nav plānots, bet pēc tam varēs padalīties. Super. Ko? Sabīne iepazīstina. Iepazīstina visus, kas tu esi. Es esmu Sabīne Čirkše. Es esmu fitness trenere, zumbas pasniedzēja un, laikam, jau jāsauc arī sev par uzņēmēju, jo esmu izveidojusi Liepājā treniņu vietu, kur būt kopā cilvēkiem un vienā vietā. Saņemt dažādu pakalpojumu sporta un veselības, kustības jomā. Tas spridzeklis. Jā, kaut kā tā ir sanācis. Super. Mums ir sagatavoti tev ātrijā jautājumi. Gribēsim dzirdēt, kas ir kas. Tad pirmais jautājums. Rīts vai vakars? Tad tu esi rīts vai vakar cilvēks? Vakars. Okay. Plāns vai plūsma? Plūsma. Darīt perfekti vai sākt nepilnīgi? Sākt nepilnīgi. Krūti. Šis ir labs, bet arī šis ir tāds, ka sākt nepilnīgi, arī tāds izaugsmes brīdis, kad tu saproti, ka var uzlabot procesā. Tad to, ko mēs darām šobrīd. Tad mācīties no kļūdām vai no citiem? No kļūdām. Okay. Intuīcija vai stratēģija? Šis grūts jautājums. Es teiktu, ka intuīcija, bet īstenībā tam visam arī līdznāk stratēģija. Man arī liekas, ka tāds balans šajā visā ir tāds zelta vidusceļš. Tad process vai rezultāts? Process. Krati. Liepāja ir iedvesma vai izaicinājums? Iedvesma. Forši. Jūra vai sporta zāle? Lai iet sporta zāle. Viena lieta, ko daudzi par tevi nezina. Ak, dieniņ. Varbūt kaut kas īpaši tev garšo. Kas ir tāds, ko daudzi varbūt nezina. Es neesmu saldumīle. Man labāk patīk sāļās, kaut kādas lietiņas čipsīši. Tas vairāk par mani. Okay. Un pēdējais tāds īsais jautājums ir viens izteiciens vai frāze, ko tu bieži lieto? Aiziet vēl pēdējo reizi. Tāda, kā jau sportā. Okay. Tagad ir tāda otrā daļa. Maija, turpināsim? Jā, Sabīne, pastāst par to sākumu. Kāpēc tieši zumba? Laikam, es tā atskatoties, tagad varu mazliet par to pasmēties, kā tas viss notika. Un es vēl nesen tieši savā pasākumā satiku meiteni, kura mani bija satikusi šī ceļa sākumā. Viņa bija mana deju kolēģe, un viņa man atgādināja, ko es viņai biju teikusi, ko es darīšu, kā es to uzsākšu. Un, mazliet atgriežoties, tad, kāds viss sākās, es vienkārši no 10. klases jau pati strādāju. Es vasarās braucu uz Dāniju, uz fermām, lasīju zemenes arī un tādus tiešām lauku darbus darīju. Un arī jau tajā vecumā agrā es sajūtu, ko nozīmē tas, ka tu vari pats strādāt un būt jau neatkarīgs no vecākiem. Un tad es sāku pelnīt, sapelnīju arī studijām, lai es varu studēt, un tad atnācu dzīvot uz Liepāju, pēc tam jau pēc vidusskolas. Bet tā visā arī ceļā es jau dejoju, nodarbojos ar dejošanu, un tas bija mans tas hobijs. Sāku mācīties par skolotāju Liepājas universitātē. Un tad, protams, studiju laikos es vairs nevarēju braukt uz tām ārzemēm, tad man vajadzēja piepelnīties vēl kaut kur, tad es sāku strādāt kafejnīcā.
Kaut kādu laiku nostrādāju, man pat ļoti patika, jo tas savā ziņā bija tas, ko es biju kaut kad sapņojusi strādāt veikalā, jo tas tik forši, tev ir kas saprāts, tev ir nauda, tev ir cilvēki. Man liekas, katras meitenes sapnis, bērnības, jo liekas arī, ka tu varēsi vispār vēl ņemt tā tālāk. Jā. Strādāju kafejnīcā, bet tad es kaut kā sāku saprast, ka tā nav vispār mana vieta, jo es biju piedzīvojusi to, ka tu vari darīt arī savu hobiju. Es kādreiz palīdzēju vēl mammai savā sportdēļa klubā. Tur mācīju bērnus, mācīju pieaugušos saistībā ar dejām. Un tad es kaut kā tā sajūtot to savu sirds aicinājumu, sapratu, ka man tas kafejnīcas darbiņš, pirmkārt arī viņš nebija finansiāli tāds izdevīgs, diezgan zems atalgojums un lielas darba stundas. Tad man likās, es gribu darīt kaut ko tādu, kur es jūtos vairāk noderīga. Un tad es izdomāju, ka tie varētu būt treniņi, kas ir saistīti ar dejošanu, bet tolaik tas jau bija pirms 11 gadiem. Man bija 21 gads tikai, un nebija jau arī īsti tādas sapratnes, kā tad īsti darīt. Jā, es biju vadījusi tur pieaugušiem dejas, vadījusi bērniem, bet man likās, kaut ko vairāk gribu un arī izdomāt kaut ko tādu, ko varētu apmeklēt lielāks loks cilvēku, jo, piemēram, pieaugušo dejas, tev ir jābūt pārim, tad tos vīriešus nevar piedabūt uz dejošanu bērni. Atkal tas ir izaicinājums, tas nav tik vienkārši ar bērniem. Man kaut kā likās, ka es gribu ar sievietēm, ar pieaugušiem strādāt. Un smieklīgākais ir tas, ka es aizgāju apciemot Omu Nopi. Ome bija jauns dators. Es domāju, paskatīšos, kā Omai tur tas dators viss strādā, un es atvēru tur YouTube un sāku meklēt dējas, fitness, aerobika, visu tā kā, to, kas man interesē. Un tad es paskatos, Zumba tāds vārds, un vispār likās, kas tas tāds ir. Labi, es paskatos, tur tā kā aerobika, fitness, dejošana, es tur redzu savus atpazīstamos tos deju soļus, sambas, čačas un visu. Es domāju, šis ir kaut kas tāds, kas man noteikti ir tas ir mans, visas es sev atradusi. Un tad tā draudzene, atgriežoties pie tā stāsta, viņa man tagad tieši to atgādināja, ka viņa man bija satikusi. Mēs runājāmies, kā iet un tā. Es teicu, ritīgi forši, es sākušu vadīt Zumbu Liepājā un tā. Un viņa uz manīm skatās, kā tu to izdomāji, kur tu to mācījies? YouTube atradu. Es tā viņai biju atbildējusi uz to pati, man bija piemirsus, bet tāds fakts bija. Un, tā tas viss arī īstenībā sākās. Es sāku aizputē, tad es sapratu, ka tā atsaucība ir, bet tomēr es dzīvoju Liepājā. Es domāju, man tas viss jāpārvērš uz Liepāju. Un, tā sākās Zumba bez izglītības, bez nekā. Es sāku vadīt Zumbu. Šis perfekti ataino to, ko tu atbildēji, kad labāk neperfekti, bet sākt un darīt. Jā. Wow, amazing. Par studiju. Kā tu izdomāji, ka tev vajag savu studiju? Jo šodien tev ir sava studija. Tas bija diezgan likumsakarīgi, tāds reāls turpinājums. Man liekas, kā tam visam arī vajadzēja attīstīties, jo pirms 10-11 gadiem es sāku bez izglītības, tad, protams, ilgi garumā, jo tās zināšanas un arī sistēma vispār, kad ir jābūt atbilstošiem dokumentiem, tad, protams, es izgāju tās Zumbas apmācības, tad es vēlāk jau iestājos arī par treneri, sāku mācīties. Un mācoties par treneri, es sapratu to, cik cilvēkam ir nepieciešams dažādas slodzes. Dejošana tā ir, principā, kardioslodze. Un mums ir vajadzīgs vēl kaut kas cits arī, lai sevi uzturētu daudzpusīgi. Un tad es tā domāju, man apkārt ir bijuši arī cilvēki, kuri gribētu pie manis nākt trenēties, bet viņi saka, zini, tā Zumba, tas taču galīgi nav mans. Un tad es domāju, tas jau ir viens tāds signāls, kad, es varētu vēl kaut ko citu vadīt. Un man vienkārši pašai gāja iekšā dziļumā, man ļoti patika vēl dažādi sporta, vingrošanas veidi. Un tad es domāju, man ir jāattīstās, un man tam visam vajag savu vietu, jo nomāt telpas kaut kur, man tad ir jāpielāgojas citu grafikiem, kur es tieku, kur kā. Un tas domāju, man vajadzētu atrast tādu nelielu savu vietiņu, kuras varētu darboties, kur pa drusciņai un tā. Un interesantākais ir arī tas, ka es sākumā nebiju domājis to tik nopietni. Es biju domājis, kad tā būs, es tur vien pati darbošos, 3 kādas treniņas paņemšu nedēļā, un ka tas būs viss, bet šobrīd jau tas ir
izaudzis līdz vairāku cilvēku komandai un daudz treniņiem grafikā. Klausoties tavu stāstu, visu laiku ir tā sajūta, ka tev iekšā kaut kas tā kā urda, pareizi uz tādu attīstību, tas, ko es dzirdu. Jā, laikam jau tā padomājot par sevi, es varu teikt, ka man ļoti patīk daudzpusīga dzīve, un tas laikam arī ir novērojams tajā manā darbībā. Jo arī organizējot pasākumus, nometnes, es sievietēm organizēju, man kaut kā gribās, lai katru reizi es ir kaut kādā jaunā vietā. Tāpat arī ir par kaut kādām, nezinu, ikdienas lietām. Es tā kā nebaidos pamēģināt kaut ko citādāk. Ka tas ir pat tāds adrenalīns, kas tev virz uz priekšu, tā varētu būt? Jā, un tad, kad es pasēžu kaut kādā ilgāk lieciņā, tā komfortā, man liekas, ir ok, bet es tā kā varu man vēl ir idejas. Brīžam jau arī liekas, ka pa naktīm visu laiku kaut kādas domas ģenerējās pat miegā. Teiksim, tā idejas ir daudz, un man liekas, viņas ir jārealizē. Ja ir, tad kāpēc ne? Jā. Kā, ja tev būtu jānoraksturo 1-2 vārdos šis tavs ceļš no sākuma līdz šodienai, kā tu to raksturot? Es to raksturotu tādu diezgan spontānu, bet brīvu. Jo tas nebija sākumā kaut kādas ilgas plānošanas, kaut kādas beigās stratēģijas. Tas bija tā vienkārši hops, aiziet. Bet es to arī norakstītu varbūt uz jaunību, uz 21 gadus tomēr. Jo tajā laikā es vispār nedomāju, ko par mani kāds padomās. Nedomāju par kaut kādu konkurenci vai par kaut kādām tādām lietām. Es reāli klausīju tādai sirdsbalsī, vienkārši atsaucos savam iekšējam aicinājumam. Tagad tu domā, ko par tevi padomās? Tas pats jautājums bija, jo tu pieminēji tagad. Jā, toreiz es nedomāju. Jā, ziniet, kā ar gadiem kaut kādas lietas, tā kā mēs uztveram mazliet varbūt sarežģītāk jau. No kaut kādām vairākām pusēm mēs sākam domāt, jo, protams, ir arī pievienojušās tādas lietas kā bērns, vīrs un vēl dažādi aspekti. Un tas ir viens, bet par to, ko citi padomās, varbūt mazliet vairāk. Es par to kaut kā aizdomājos, bet man patīk, ka man apkārt ir ļoti daudz arī iedvesmojoši draugi un cilvēki un paziņas, un tad mēs tā sanākot šādi tad kopā, reāli mēs saprotam to, ka viens otru mēs cenšamies tā iedrošināt un sapurināt, kad vienīgais, ar ko tu sev var salīdzināt, tas ir tu pats. Paskaties, kāds tu biji pirms tam, kāds tu esi tagad, un jā, ar sevi. Protams, iedvesmoties, es arī iedvesmojos no citiem un tā, bet jā. Varbūt šādi tādi ir kaut kādas lietiņas, ka man liekas, kā tad tas tā būs, ko un kā, bet es diezgan veiksmīgi ar to tiek galā. Tā kā baigi laikam nesatraucos, ko citi padomās. Pa lielam kāda atšķirība. Citam vienmēr būs par tevi kaut kāds viedoklis, un galu galā arī es vēl nesen savām draudzenēm stāstīju, kad runāju par tiem cilvēkiem, kas kaut ko dara. Tie cilvēki ir interesanti. Tas, kurš neko nedara, par viņu jau nav ko runāt. Un vēl ir tas, man liekas, ka mēs jau nevaram, kā katrs cilvēks redz kādu citu cilvēku, viņš jau redz caur savu perspektīvu, caur savu perspektīvu. Restīvi, ja tu saredz kaut kādas lietas, man liekas, es tā parasti, kad es sev noķeru kaut kādu iekšā, kaut kādu tu jau redz to, ko tu pats neesi realizējis, ko tu pats esi gribējis, un tad tev tā kā tas cits to dara, un tad tev vienkārši gribās par to parunāt, vai ir kāds neforšāks sajūts par to. Jā. Bet ko tu sauc par tādu, tu biji tā kā, vadīji zumbas, tev bija nodarbības, un tev tā kā piesaistīt pirmo treneri, bija tā kā tāds tavs izrāvien? Tas ir tāds lielāks solis ārpus komforta. Tad tu noīrēji telpas, tu vadīji tās zumbas, bet tev kaut kādā brīdī komanda sāka veidoties. Jā, tā komanda sāka veidoties tajā brīdī, kad es sapratu, ir jau arī kaut kādas tās aizmugurītes katrai lietai. Ir jāmaksā rēķini, ir tā telpa kaut kā jānoslogo, jo par hobiju jau arī grūti ir uzturēt šīs lietas, par nezinu, tādu lietu. Jā. Un tad kaut kā diezgan, tas īstenībā viss arī ļoti plūstoši notika, jo man bija mana klienta, kuru man aizvietoja dekrēta laikā, viņai vienkārši ļoti labi sanāca zumba. Un es viņai teicu, hei, tev vienkārši ir
jāturpina, tev ir jāpalīdz. Un jāpaldies Elīnai, ka viņa atsaucās. Un tad es arī viņu uzrunāju šajā studijas tapšanas posmā, kad varbūt, ka tu vēlētos attīstīt no jau savu grupu, jo es biju jau atgriezusies atpakaļ no dekrēta. Un, protams, es turpināju savus treniņus, es nekur nepazudu. Un tad, tad Elīna arī izmācījās par Zumbas treneri. Un tad viņa bija. Tad es domāju, jāieliek paustiņš, varbūt vēl kāds gribētu. Vēl atsaucās meitenes uz maniem sludinājumiem. Un tā tas viss arī sanāca. Un galvenais jau arī tas, ka mēs redzējām, ka ir vajadzīga šī lieta, kad cilvēki grib, kad meklē kaut kādu tādu iespēju, kuru var kustēties. Un, piemēram, līdzīgi kā Rīgā sporta klubos, tu vari nākt par vienu abonementu, izmantot dažādus treniņus. Un, mēs arī uzsveram to, ka neatkarīgi no tavas pašajūtas vai veselības stāvokļa, bieži vien cilvēku kaut kādas traumas iegūst, viņš nevar vairs tik aktīvi trenēties. Viņam ir iespēja nepazaudēt mūsu vietu, un viņš turpina, piemēram, atrod sev piemērotāku treniņu. Un, tā lieta mēs ļoti labi redzam, kad strādā. Un tas jau arī patiesībā klienti ir mūsu lielākie motivatori turpināt un izaugt. Bet ir bijis kāds brīdis, kad tu domā, man šitā uzņēmēja darbība ir apnikusi, metu mieru un, laižu algotā darbā vai vēl kaut ko. Ir tāds brīdis kādreiz bijis? Es esmu strādājusi algotā darbā, tātad kafejnīcā, un arī strādāju par skolotāju, jo es pabeidzu man augstākā izglītība pedagoģijā. Un man ir ar ko salīdzināt. Tomēr darot savu darbu, esot priekšnieks sev un darot galvenokārt to, kas tev tik ļoti patīk, ir dažādas arī lietas, ar ko nākās pacīnīties. Tas ir pārstrādāšanās, jo tu nejūti robežas. Un tev liekas, tu varētu 24/7 strādāt, bet kaut kādā ziņā tu saproti to, ka arī kaut kāds tas personīgais laiks pazūd. Lai cik tev viss patiktu un viss super, kaut kur tu arī izpaliec kā cilvēks. Ja man vīrs saka, viņš atnāk no darba mājās un pa lielam viņš to darbu ir atstājis darbā, tad man tā nav. Un, protams, ir bijušas reizes no tā, kad es varbūt jūtos pārstrādājusies, un tad man liekas, viss tevai jāiet ir kaut kādā darbā, mierīgā sēdēt, nezinu, no 8 līdz 5, un viss būs super, un viss notiks, bet vīrs man to saka, tu nekad to nevarēsi, tu vispār neesi tāda, un es arī pati to apzinos, es neesmu tāda, kad man vajag dinamiku, man vajag daudzpusību, man patīk, kad man ir galvenokārt viss jāsaskaņo ar sevi, tikai man patīk tas, jā. Es nekad neteikšu, ka tas ir viegli, jo es tāpat arī esmu savā uzņēmumā algots darbinieks, un vienkārši man darbs specifika varbūt ir tā, kad strādāju, pa vakariem, vairāk man ir citādāks darba laiks, bet tāpat tā nav līdz galam arī brīvība, jo tāpat uzņēmējs tāpat raujās un brīžam raujās vairāk nekā varbūt strādātu pie kāda. Jā, pilnīgi piekrīt. Bet tu tagad jau mazliet pieskāries tādu izaicinājumu. Jo, zināmā, no malas jau visiem liekas, viss jau tur skaisti un redz tos tavus rezultātus, sasniegumus, bet tās sajūtas tev kāds ir bijuši tajā ceļā? Izaicinājumi, jā. Kā lai pasaka, es laikam skatos uz izaicinājumiem kā uz iespējām. Ir bijuši izaicinājumi, jā, bet tad šķiet tā ir iespēja atkal tavai izaugsmai, jo tu sāc tajos brīžos, kad varbūt šķiet vai nav iedvesma vai kaut kāda disciplīna sāk zust. Saprotu, ka tas ir tas brīdis atkal izaugsmai. Bet tā, es teiktu, man iet diezgan labi ar to visu, kad es neskatos uz izaicinājumiem, kā uz kaut kādu briesmīgu notikumu. Es viņus pieņemu. Ir kaut kādas tādas mācības, kas tev ir bijušas, esmu tajā ceļā, procesā iemācījusies, kur iepriekš nedomāju, ka tā varētu būt, un tad ir kaut kāda mācība, ko tu esi guvusi. Galvenokārt, skatoties uz to jaunību pirms 11 gadiem, protams, es esmu guvusi daudzas tādas teorētiskas zināšanas, ne tikai par treniņu vadīšanu, cilvēku anatomiju un tā tālāk, bet tieši par arī uzņēmēju darbību.
Un kā visu to, un šķiet arī viss tas vadīšanas process, es teiktu, tā, ja cilvēks atnāca pie manis uz treniņiem pirms 11 gadiem, un viņš atnāktu tagad, es domāju, ka viņš justu izmaiņas ļoti daudz, kur, gan jau arī pašā cilvēkā, jo, tad, kad tu ej cauri, saskaries ar tiem izaicinājumiem, grūtībām, tu jau audz, un tas tev tikai veido. No bailēm nav jābaidās, ja? Jā, viņas ir pat šādi tad vajadzīgas. Vai ne? Jā. Okay. Kas ir tas, ko tu pateiktu Sabīnai, kas ir pašā sākumā? Tagad ar savu to domāšanu, to savu pieredzi, kaut kāds padoms varbūt, ko tu pati sev iedotu? Sabīna pašā sākumā bija baigais malacis. Tā ir uzslami. Jo tiešām, es domāju, es to norakstu uz to jaunību, jo tad man vispār nekāda aizsprieduma. Es pat teiktu, es biju pārāk drosmīga. Man uz pirmo treniņu atnāca cilvēki, man liekas 70, bet man zāle bija arī kaut kad tikai 100 kvadrātmetru pirmā. Bet tas bija kādreiz, bet pilnīgi citādāk. Es pat nebiju Facebookā, man draudzene ielika informāciju, būs Zumba, Liepājā, nāciet. Ne, mums tur bija kāda pieteikšanās vai kas. Man nāca iekšā cilvēku zālē, un viņiem nebija vietas, kur palikt. Viņi gāja projām, pēc tam zvanīja, būs iespēja mums arī tikt kādā reizē. Tad es... Bet kur tad viņi uzzināja? Facebookā to reklāmu, ko man draudzene bija ielikusi. Jā, viņi uzzināja, tad viņi nāca. Es nezinu, varbūt es teiktu... Sabīnai kādreiz bija super tas, ka viņi vienkārši darīja. Viņi neiedziļinājās tik daudz, kas īstenībā mūsdienās ir sliktāk, jo mēs gribam visu perfekti. Arī tagad man brīžam liekas, man vajag, lai man viss ir superīgi, man vajag, lai tā. Bet man liekas, svarīgākais ir sāc darīt, un tad tu procesā arī sapratīs, kas ir nepieciešams. Tā. Pilnīgi precīzi, ne? Jā. Kas ir tavs superspēja? Kā tu visiem šitiem ups and downs un nav jābaidās? Kas ir tas tavs? Es laikam superspējas esmu iemācījusies daudz darbus apvienot kopā un daudz tādas dzīves lomas. Bet to es arī domāju, ka tas ir viss veidojies tieši arī caur sportu, caur to dinamiku. Jo vairāk tu dari, jo vairāk tu arī var izdarīt. Es domāju, ka tā ir tā mana superspēja, un to es arī cenšos mācīt citiem cilvēkiem, kad, varbūt šķiet netīkās arī uz to treniņu saņemties, bet jo tu vairāk dari, jo tu vairāk pagūsi. Un šis ir tas vienmēr, kas vai ne, kad tu arī trenē tos pārliecību par sevi, katru reizi, kad tu izdari, tad, kad tu nevis besies negribu. Un tas jau par to sportu ir, ka tas nav tikai tvirtāks augums, bet visi tie pārējie benefiti, kas no tā izriet. Un ka tas tiešām, man liekas, kā cilvēkam, ko tas dod pēc tam tālāk pārējā ikdienā, vai ne? Tā pašā biznesā, tā pašā ģimenē, un visos pārējos aspektos un lomās, kur tu esi. Jā, un to es arī īstenībā esmu pamanījusi savās klientēs, un es viņam arī to cenšos nodot tālāk. Kad pieņemot vienu izaicinājumu, tad tu pieņem izaicinājumu kustēties, tu arī sāc domāt vēl citās jomās. Tu attīsti, kā tu minēji sevi tur biznesā, ģimenē un tā tālāk. Un galvenais, ka tu nebaidies, jo tā pārliecība aug tevī, un tas aug caur katru lietu. Nav jau runa tikai par sportu, par visu. Caur darīšanu. Ja tev būtu jānodefinē viens sasniegums, ar kuru, Sabīna, esmu amazing, ko tu vari sev pateikt? Man kaut kā sev nepatīk lielīt, un es jūtos nērti, kad man liela ir citi un tā, bet mans sasniegums laikam treneru darbā ir bijis tas, ka no maniem treniņiem kāds ir iedvesmojies un kļūst par treneri. Jā, tas ir mans sasniegums, un sasniegums ir varbūt tādā manis godināšanā. Man izvirzīja Liepājā, gada Liepainieks. Es nedabūju to gada Liepainieku nomināciju, bet kā pateicība arī vienam no. Un tad man likās tā, ir sēdējuši cilvēki, komisija, viņi ir izskatījuši tos pieteikumus, un viņi ir runājuši par mani, viņi ir mani izvirzījuši. Tas laikam varbūt tāds, vēl. Man pilnīgi skudriņas cauri. Jo, redzi, un tas ir tas, kad mēs neieraugam sev, vai ne, patiesībā, ko mēs darām un kāda tam visam ir ietekme. Jo tas, ko es no malas redzu, tev ir sava komūna, tie cilvēki, ko tu esi izveidojis, kas tev pievelkās apkārt, forši. Un tas, ar ko tu sarunas gaitā ieminējies par to, ka
kad ir jau arī kaut kāda sporta kluba, un ka tu esi izveidojis to savu, ka tu esi iedvesmojies ar tur, kā tu redz, kā ir Rīgā, vai ne, kad notiek trauma, cilvēks var no zumbas pāriet uz kaut kādām pilotēm mierīgāku, un kad cilvēki jau nāk arī pie cilvēka, ka viņi nāk uz tavu enerģiju, ka viņi grib to tavu visu vaibu, to atmosfēru, un kad katram ir šis savus kādus cilvēkus viņš piesaista. Un es tik ļoti piekrītu tam, ka nevar tās idejas nerealizēt, ka viņas ir jādara. Rekur, tev nebūtu tā ideja apsties, kas viss nebūtu no tā, ko tu esi radījusi. Visi tavi vasaras pasākumi, visādi vēl idejas, sadarbības ar mums, piemēram, kad tu nāc novadīji mums pasākumā meistarklasi par defilē. Man liekas, tas bija tik foršs piedzīvojums arī mūsu dalībniecēm. Un šie ir tie redzamie, ko es redzu. Un es zinu, ka tādi ir vēl daudz var šo pastāstīt. Jā. Bet ko Kristīna arī pirmīt jautāja par tiem izaicinājumiem. Tas izaicinājums ir šogad man kaut kā īstenībā arī bija, pagājušajā gadā, 25. gadā, par to, ka tu redzi, ka Liepājā vēl atverās tāda vieta. Bišķiņ jau nāk tas, ka tu sāc, domāt, bet es teicu, es cenšos ar to strādāt, jo tieši tā cilvēks nāk pie cilvēka, un man ir vairāk klienti arī teikuši, ka viņiem pilnīgi vienalga, varbūt es viņiem karaļvalstī vadīt nodarbības vai nezinu, kaut kādā mazā kambarītī, kad tas nav galvenais. Galvenais ir tas cilvēks, bet tā arī jāturās. Klau, man jau interesē, tu teici, es cenšos pie tā strādāt. Kā tas strādā? Tas ir kaut kāds iekšējais dialogs, ko tu centies apturēt, vai kas ir tie tavi rīki? Kā tu strādā pie tās sevis stiprināšanas tai kodolā? Galvenais caur pateicību novērtēt to, kas tev jau ir. Es paskatos, man taču viss ir kārtībā. Citiem arī vajag. Tas. Un otrs ir, ko jau es iepriekš minēju, man apkārt īstenībā diezgan uzņēmīgi cilvēki ir vēl uzņēmēji, un klienti ir uzņēmīgi un aktīvi, un tad sarunās ar šiem cilvēkiem kaut kā viens otru arī stiprinot, un tā laikam ir arī iedvesma no citiem. Bet, protams, dialogi iekšēji arī ir visādi. Tāpat vien jau 10 gadus šajā sfērā arī nedarbotos. Tā padomājot. Kaut ko jau es daru, acīm redzot pareizi. Tā. Vai ne? Jā. Un ja tev būtu jāpiemina kaut kāda tāda lielākā neveiksme, neizdošanās, ir tāda, Sabīne? Nē, to jau arī laikam es iepriekš minēju, kad es tās neveiksmes... man tādas lielas neveiksmes laikam nav bijušas, bet, protams, kaut kādas mazās neveiksmītas, tur neizdevies pasākums, izsludina pasākumu, piesakās 5 cilvēki, bet es to neuztveru kā neveiksmi, vienkārši paskaties, varbūt arī pati īsti negribēju to līdz galam, nebija varbūt tā enerģija tik daudz tajā iekšā. Nekas traks, ejam tālāk. Tad tev arī nesanāk. Protams. Šito jau mēs runājām, kad bieži vien no malas tieši tā liekas, ka viss notiek 10, 11 gadus, tev darbojas, tev taču nav neveiksmi, nav neizdošanās. Nē. Un bieži vien to, ko mēs uzskatām par neveiksmi, bieži vien tas ir kaut kas labs, bet tam seko. Labi, bija mums aizpagājuši gadu nometne, kur pieteicās diezgan maz dalībnieku, teiksim tā. Bet es pat no tās nometnes kaut ko nopelnīju. Un citās nometnēs, kur ir bijis 50, 40 cilvēki, nekad tur neesmu ko nopelnījusi. Un arī galā mums bija ļoti tuvas, sirsnīgas attiecības ar visām dalībniecēm tas nometnes laikā. Un tajā brīdī es sapratu, ka es vairs negribu nometnē 50 cilvēkus. Es gribu mazāku skaitu, jo ļoti patīkama atmosfēra bija. Tā es to uztveru. Savā uzņēmēja darbībā, jā. Jo šis man no malas vienkārši klausoties, un es zinu, kā tas ir, kad tu vienkārši močī, tikai dari neizdarot šos secinājumus. Manuprāt, tam nav tāds ilgtermiņš, jo rekur pēc, kā tu to visu ieraugi, rekur neizdošanās. It kā neizdošanās, bet patiesībā, kas aiz tā visa, kādas iespējas tu atrodi ieraugi, lai tieši tā, lai vēl vairāk tas būtu saskaņā ar tevi, kā uz priekšu iet. Un ko tu teikt cilvēkam? Pirmām, viņš ir Sabīne, bet nevis 21. gadā, bet cilvēks, 30, 40, varbūt arī tajos 20 gados, bet reāli baidās, ļoti baidās uzsākt kaut ko darīt. Ko tu teikt viņam? Galvenais ir darīt ar sirdi. Ja tev sirds saka, ja tu domā, es nezinu, vairākas dienas, nedēļas, mēnešus, gadus,
tā doma tevi nepametīs, ja tu to nepamēģināsi. Un, man liekas, arī galvenais ir darīt un nedomāt, lai viss būtu perfekti. Nedomāt par to, ka, reku jau kāds to dara, tu esi tu, dari pa savam. Un, atsaucies savam sirds aicinājumam. Jā, es tik ļoti piekrītu par to domu. Ja viņa iekšā ir, kad viņa grūst, un viņa iespējams nāk ar kaut kādu neapmierinātību, kur sākās kaut kādas burkšķēšanas, tur varbūt attiecībās vai kaut kādā esošajā darbā. Ja tas ir kaut kāds algots darbs, bet kad tev iekšā tā ideja ir, un tu viņu neliec uz āru, un viņa tā teikt tik marinē, vai ne? Kad tas jau tādā, beigās pašam neforši ir. Jā, un galvenais, visam tādā saskaņā ar sevi, jo, ko es arī sapratu, mans sapnis nevar būt kāda cita sapnis. Es varbūt paskatos, reku, tev ritīgi superīgi veicās, es arī tagad būšu fotogrāfe, jo tev ritīgi labi iet. Bet tas jau nav vispār par mani. Man ir kaut kāda sava sfēra, ko es protu darīt un ar ko man ir jādod tālāk cilvēkiem. Tā. Jā. Un es jau gribēju piebilst, ka pat tad, ja tās idejas ir līdzīgas, man liekas, tā realizācija ir dažāda. Un atkal, kā katrs savā galvā kaut kādu vienu ideju realizē, vai ne? Un viņas abas divas vienlaicīgi var pastāvēt, jo atkal ir tie cilvēki, kas nāk pie tiem cilvēkiem. Man liekas, ir visam vieta būt. Tā konkurence varbūt baida, bet man liekas, vienkārši jāspēr tie pirmie soļi. Bet tas ir bailīgi. Ir bailīgi. Un cik es esmu dzirdējis, arī man ļoti bieži cilvēks, kas nāk pie manis, kas saka, baidās par to, lielākās bailes ir par to, ka nesanāks, un ko tie pārējie par mani teiks. Tās ir tās lielākās bailes, kad nebūs tie klienti, un ko tie pārējie teiks, rādīs ar pirkstiem, rekord neizdevās vēl kaut kas. Un kā ar tādām bailēm strādāt? Ko tu dari ar savām bailēm? Tev taču arī kaut kādas bailes ir no lielākiem kaut kādiem izaicinājumiem, kaut ko. Kā tu viņām strādā? Jā, ir bailes, bet man vienmēr iekšā ir tas, kad es labāk pamēģināšu, jo pēc tam dzīvot ar to sajūtu, ka es to neesmu izdarījusi, un kāds cits to būs izdarījis. Man laikam tas kaut kā sēž iekšā, kad kaut kā tās savas vērtības, apzināšanās. Tad patiesībā jau mums ir jāstrādā katram pie sevis. Pie savas enerģijas, pie savas pašizaugsmes, pie savas mentālās veselības, pie visas, kas ir, jo tu jau esi tas, kurš to darīs. Tā. Es pilnīgi piekrītu. Tev viss sākās ar to, ka tu strādā ar sevi, un tad viņš aiziet zirneklītes uz āru un visās jomās, ko dara. Liepāja tā kā nav super liela pilsēta, vai ne? Un kas Liepājā tavuprāt ir jāizmanto kā priekšrocība, nevis jāuztver kā mīnus? Tieši saistībā ar uzņēmējdarbību. Ar uzņēmējdarbību? Man vispār liekas, ka Liepājā ir superīgi tas, ka viņa nav liela, ka mēs visur varam ātri visu izbraukāt, izdarīt. Mana darba diena brīžam ir tik ļoti dinamiska, kad es vispār apguļoties vakarā gultā, man liekas, kā es vispār to paspēju. Man šķiet, tā priekšrocība ir tā, ka mēs šeit varam visu ātri. Man draudzene, piemēram, Rīgā stāsta vienīgais, ko viņa var paspēt izdarīt, tas ir no rīta aizvest bērnu uz dārziņu, aiziet uz darbu un vakarā to bērnu savākt. Jo tu sēdi sastrēgumos, tev nav laika nekam citam. Tātad, kur izpaliec tu, kur izpaliec vispār kaut kādi tavi mērķi tālāk un kaut kādas darbības vēl par to, Un man jau patīk arī tas, kad es zinu apkārt, kurš ko apmēram dara. Un man liekas, tas arī ir feini. Piemēram, es tagad iedomājos, es tagad gribētu, fotos, es jau apmēram zinu, kur kas kā ir. Zinām, mēs esam viens otrs un prieks ir redzēt, kad Liepājā sadarbojās cilvēki, kas man šķiet nav vienkārši, jo mēs esam maza pilsēta un citiem varbūt šķiet, ka viens otram tur klientus paņems nost vai ko, tad vienmēr, es priecājos par to un es arī pati, cik iespējams cenšos sadarboties, jo mums šķiet tieši otrādi vienam otru ir jāatbalsta. Priecīgi, es tieši to pašu uzskatu.
Vai ne, kad mēs arī ļoti bieži šajos uzņēmēju pasākumos par to runājam, kad mums arī bieži vien atnāk viens jomas, viens nozars pārstāvis, un mēs arī to redzam, kad nevis, kā mēdz teikt, konkurenti, bet patiesībā nozares kolēģi iedvesmoties, apmainīties, uztaisīt pat kaut kādu sadarbību kopā, kur klientiem samiksēties, kaut ko savādāk ieraudzīt un tiešām uztaisīt kaut kādu vēl foršāku projektu, produktu, kur gan paši var izbaudīt, bet tas ir arī noteikti par cilvēku redzējumu, vispār par tādu pieeju pasaulē, dzīvei, vai nesamīt? Jā. Nu, man jau šķiet tā, jo bieži vien jau arī kaut kā sajūg cilvēkiem. Mans uzskats ir tāds, ka Kas sajūg? kad ar visiem jau man tagad nebūs arī pa ceļam. Protams. Un tas ir ok. Jā. Nav jau arī tā, ka hei, es esmu tagad atvērts visiem. Man ir tomēr cilvēkam, man ir svarīgi ar cilvēku, ar kuru es sadarbošos. Kāds ir viņa tas redzējums, kāds viņš vispār kā cilvēks, vai mums sašķim vai nē. Tas arī ir svarīgi, jā. Viennozīmīgi, protams. Jā. Ja tu uzskati, ka tas ir konkurents, un ja otrs uzskata, ka tu esi mans kolēģis, protams, tur nebūs jau saknē pa ceļam. Jā. Bet veselīga konkurence arī ir laba. Tas arī ir vajadzīgs, jo tā arī ir izaugsme. Jo es kaut kad arī dalījos, kad es vienā ar kādā podkāstā par šo dzirdēju, kad bieži vien arī tas tēmas, ka tu iedomājies, kur kaut kāds uzņēmums pozīcija Latvijā vai kaut kāds uzņēmums pozīcija Amerikā. Viņš Amerikā šis uzņēmums pozīcija nevarētu iespējams tādā ritmā, kā Liepājā to var. Un ja vēl nav konkurentu, piemēram, Liepājā, ka tu tādā savā čiliņā tik plūsti, tādā Amerikā tev vienkārši nulīt, tu vienkārši neeksistētu. Jā. Bet vai vispār Liepājā uzņēmēja darbību var? Ir iespējas? Tagad citiem liekas, ka Liepāja maz cilvēku vai nav daudz to opciju, ko darīt. Bet vai ir tāda veselīga vide uzņēmēja darbībai? Tas arī ir jautājums, par ko es šobrīd daudz domāju. Jo arī man šobrīd ir situācija, kad es varētu kāpt savā izaugsmā, un es ceru, ka tas arī notiks. Un tad es domāju par to, vai Liepāja vispār ir gatava tam, vai Liepāja nav par mazu. Bet tāpēc es domāju, esam mēs, visādi uzņēmīgie cilvēki, kuri ar šo strādā, kuri mēģina iedrošināt vēl arī citus, vai kuri gatavo tos klientus šiem pakalpojumiem. Un jo vairāk viss kaut kas attīstās notiek, jo cerams arī tā dzīves izaugsmu līmenis, jā. Kad cilvēki sāk domāt, kad nepietiek tikai ar sēdēšanu uz vietas. Aiziešana no viena punkta uz otru, un tad vakarā paliek mājās. Bet man liekas arī tā, kad var iet ārā, ka var iet uz pasākumiem, ka var iet uz dažādām vietām, ka tas ir arī tāds pieredināšanas. Jā, gribēt vairāk, un arī par sievietēm tieši runājot, jo nav vairs tas laiks, kad sieviete sēž tikai mājās un audzina bērnus un gatavo ēst. Un, man liekas, jau ir tas laiks, kad tā sieviete ar vīrieti ir ļoti līdzvērtīgi, varētu teikt. Tā ir. Mēs arī ar vīru, kad mums bērniņš pieteicās, mēs runājam, mēs šos faktus apzinājāmies, kad es esmu tas cilvēks, kurš esmu darījis jau, kad man bērnam bija 3 mēnešus, jau nevarēju vairs mierā nosēdēt, un es sāku darīt. Un ka tā sieviete, ka viņa var atļauties. Dot tādu atļauju. Un kad tā ir tāda sava veida patiesībā izglītošana, viens ir gribēt vairāk, vai ne, un parādīt, ka tā sieviete vispār uzdrīkstēties. To mēs arī novērojam ar to formātu, ko mēs esam pasākuši Liepājā, vai ne? Arī šīs uzņēmējas izglītot, kad ir vērtīgi sanākt kopā, ir vērtīgi apmainīties ar kādiem izaicinājumiem, kā viena ar to tiek galā, kā otra. Un tas ir tāds izglītošanas process, ka tas ir ok, nāk kopā, apmainīties ar šiem viedokļiem. Un tas arī, ko tu dari, izglīto, vai ne? Kad tas pats, ka tas nav tikai tas sports, tas ir daudz vairāk, daudz kā... Dzīvesveids, komūna dzīvesveids, tas viss ir kopā, vai ne? Jā. Iespējas jau ir. Iespējas jau ir. Tā ir, iespējas ir. Un, protams, arī par tiem pašiem izaicinājumiem runāt. Man jau arī, man liekas, es tik daudz jau ko esmu izdarījusi šo gadu laikā, ka man brīžam šķiet, kas būs vēl, ar ko es pārsteigšu, tad cilvēki viņu jau gaida, viņiem patīk. Teiks, pie manis nāk, viņi jau ir pieraduši, ka nav tikai plika treniņi, kad Sabīna jau vēl ir nometnes stājas, ir šādas pasākums, tādas tematiskos treniņus, un ir interesanti, un ir šādas loterijas un tādas sadarbības. Tā.
Tā kā man šķiet, jā, ir jābūt arī tādam kreatīvam, un tad iespējas ir. Bet tā jau ir arī superspēja, kā es to redzu, kā es redzu arī par uzņēmēju komunu, kas mums ir, kad ieraudzīt, pirmkārt, spēt ieraudzīt, un otrkārt, manuprāt, tas jau ir tāds dzīvesveids, pareizi, tu pateici, es eju gulēt, un man tās idejas vienkārši panāk nāk, es kā gribu tikai gulēt, bet man vienkārši aparāts automātā to ģenerē, un ka tas arī ir kā tāds ieradums, tāpat kā iet uz treniņu, es eju un notrenējos, un tāpat arī šī ideja ģenerēšana. Jo vispār es arī par šo lasīju vienā grāmatā, kur bija minēts par to, ka, ja tā ideja atnāk, tas arī tas, ko tu pieminēji, nedod Dievs, kāds cits to realizēs, un es noskatīšos, kā viņš šo ideju realizēs. Un ka patiesībā tā arī ir ar tām idejām, ka viņas ir kaut kādu laiku pie mums, un tad tu vari ieraudzīt pēc tam, ja tu to nerealizē, ka kāds cits to izdara. Jā, un es laikam arī īstenībā esmu piefiksējusi, kāpēc man patīk attīstība, jo man paliek neinteresanti, kad es redzu, kad vēl kāds sāk darīt to pašu, ko es. Man reāli tā ir, jā. Nē, tas ir ok, kāds ir iedvesmojies un arī paši cilvēki jau pieprasa īstenībā. Varbūt brīžam šķiet, ka tur nošpikots vai kā, bet tās komūniņas, viņas jau redz arī, kas notiek apkārt, un tā klienti brīžam prasa, hei, mums tur nebūs šitāds, reku, tur bija tā, mums nebūs šitāds. Par to. Un man kaut kādās lietās tur attīstībā man sāk palikt vienkārši garlaicīgi, kad es redzu, ka reku, jau 5 vēl šitā pat ir. Man liekas, man tagad vajag viss. Man apniek, es gribu tālāk kaut ko vēl. Mums cilvēkiem, kuri baidās kaut ko uzsākt darīt, ir tiešām pastrādāt pie tām bailēm caur sevi, saprast to, kas tad ir tas, jo droši vien ir kaut kādas neatrisinātas, neizskaidrotas, neatbildētas lietas, iespējams, un vienkārši darīt. Jo caur darīšanu mēs tik daudz ko iemācāmies. Man nav jāiet skolā tagad vai kaut kādos obligāti kursos, lai es tagad kaut kādu lietu apgūtu. Tam nav jābūt tik nenormāli daudz veltītam laikam. Vienkārši šāds mēģini, izgāzies, mēģini atkal. Izdara secinājumus un mēģini atkal, vai ne? Jā. Un vēl arī tas, kad, tie uzņēmēji, tie izaicinājumi ir tas, ka darīt, bet arī, kā manas meitenes saka, komandā, tu tik daudz dari, dod mums arī vairāk kaut ko darīt, tā kā uzticēties citiem. Deleģēt. Jā, deleģēt pienākums un atpūsties, jo daudz gadus strādājot, darot, tā, es neteiktu ne izdegšana, bet tāda, pārslodzīta, kas droši vien var arī attīstīties tālāk. Tas par sevi liek manīt un ir jābūt atpūtai, balansam ikdienā. Tāpat arī, lai arī es jau daru savu hobiju, es jau nodarbojos ar dejošanu, ar sportu, bet vienalga. Aiziet un izkāpt arī ārā no savas komforta zonas un pamēģināt kaut ko citu. Tas ir tas, ko es tā ikdienā arī mēģinu. Un kāda ir tā tava metode saglabāt to balansu? Kā tev ir varbūt kaut kāds grafiks, ka tu zini, nezinu, brīvdienas varbūt tad ir ģimenē vai sev vai ģimenē? Kāda tev ir? Jo vakari tā tad nav ģimenei, vakari ir darbam. Jā. Vēlreiz, ko tu man jautā? Kāda? Beidzam smieties. Kāda ir tā tava metode vai kas ir tas, kā tu to visu sabalansē? Kā tu atrodi to laiku sev? Kurš ir tas tavs laiks sev, un tad arī ģimene, jo arī ģimenes loma ir tava ikdiena. Tas grafiks mūsu ģimenē ir mazliet tāds citādāks varbūt kā citur, jo man ir brīvāk rīta dienas, es varu tad ieplānot savu laiku, bet savukārt tas tad nevar būt kopā ar ģimeni. Man tad ir vismaz tā viena pilna diena, brīvdiena, kad es nedēļas nogalētu, un esmu, tad mēs kaut ko foršu darām un tā. Mums ir citādāks grafiks, nav tāds ierastais, kad apkārt, piemēram, kā man draugiem, viņi pieaugušie strādā pa dienu, vakarā atnāk mājās, ir laiks ar bērniem. Man tā nav. Tad es arī cenšos, citreiz bērnam iedot brīvdienu dārziņā, tad mēs kaut ko padaram kopā. Man ir mazliet citādāk, ir jāpārfokusējās, bet, tad es cenšos sev laiku izmantot, tad kad vīrs ar bērnu ir darbā dārziņā. Brīvdienas vismaz vienreiz nedēļā. Brīvdienā mēs tad forši kaut ko kvalitatīvāku padarām. Tā kaut kā, draugi, ģimene,
varētu būt laiks vairāk droši vien visam, bet pieaugušo dzīvē jau ar to arī ir kaut kā jārēķinās, kad kaut kam tu pasaki nē, kaut kam tu pasaki jā. Kā vienmēr. Jā. Bet es esmu ļoti atvērta. Un man šķiet, es jau mēģinu mācos deleģēt pienākumus, un es ticu, ka es kaut kad arī skārtošu sev, ka man būs brīvs kāds darbdienas vakars. Tā. Super, lai top. Jā. Tamīna, mēs gribam, kad tu, kā mūsu pirmā podkāsta viesi, iedod izaicinājumu uzdevumu nākamam podkāstu viesim. Ko tu esi sagatavojusi? Es esmu sagatavojusi par savu tēmu. Super. Tātad es nākošo podkāstu viesi izaicinu atnākt uz bezmaksas kādu no Movement Studio piedāvātajiem treniņiem, bet tas kāds treniņš būs tas, kurš šim cilvēkam vismazāk ir saistošs. Tā kā izkāpt no savas komforta zonas. Super! Nevis tas, kurš šķiet, šis man visvairāk varētu patikt, ja? Bet uz kādu kurš šķiet, tas vispār nav priekš manis. Tā. Super! Trenēt šos jaunos smadzeņu neironus, Iziešana ārpus komforta zonas. Kas ir ikdiena jau. Jā. Un varbūt saskarties ar to, kā arī nesanāk. Cik ilgs izpildes laiks? Var jau būt, es pēc gada aiziešu, bet kaut kā, lai konkrētā lai nočakot līdzi, vai ir izdarīts izaicinājums izpildīts vai nav? 2 mēneši, mēnesis. Mēnesis. Ok, mēnesis. Jā. Jo kā coachingā ir, kad pirmajās 24 stundās ir jau kaut kāda ievirze jāizdara, jo citādāk tas paliek nebūtībā. Mēs turēsim pie vārda. Jā. Super. Un tev, mūsu sekotāji, klausītāji, tev ir jāpadalās komentārā, kura kaut kāda frāze, atziņa, vai kas tev bija vērtīgs no šīs sarunas, un viens no komentētājiem tiks pie dāvanas, ko ir sagatavojusi Sabīne. Tā kā super, Sabīne. Paldies gan par pārsteigumu, gan par izaicinājumu un par to, ka tu šodien atnāci. Man pašai bija ļoti patīkami dzirdēt to tavu stāstu, tās tavas pieredzes un to tavu domu gājienu. Jā, šis man bija ļoti forši. Jā. Paldies arī jums liels, kā es teicu, ļoti priecājos, ka es esmu pirmā. Un es ceru, ka jums viss izdosies, jo šis ir forši un vērtīgi. Jā. Paldies tev, jā. Paldies. Un ar to, mēs esam mūsu pirmā reizītē. Jā, sit pieci. Man šausmīgi ātri laiks pagāja. Cilvēkiem parasti patīk tās neveiksmes, tā kā dzirdēt. Bet, sakas īsti, nezinu, neizdevies, nenolasījās cilvēki. Bet šis manā gadījumā tas jo visiem īsti liekas, jo zini, kā, piemēram, es varu pateikt no tādas savas pieredzes, es ar tādas pasākumus organizēju, un tad man liekas, tā, viņa izsludina, viņai 100% ir sold out, un vienmēr es te savā galvā vizualizēju, ka tam otram ir, uz pirmo, viņš tikai izdara kustību, viņam viss notiek. Un kur krūti, ka tu parādīji tieši tādu konkrētu piemēru, jo es pieļauju, ka arī taviem tiem gan sekotājiem, gan klientiem šķiet, ka tev viss izdodas, ka tev tikai izdodas, bet ir jau arī kaut kādas neizdošanās. Bet ir tā, es piekrītu, ka tev apsaka kaut kāda neizdošanās, tad man arī vajag grūti ar to uzreiz galvā, kas man nav izdevies. Protams, ka daudz kas jau nav izdevies, bet tu tam vienkārši nepieķeries. Tu vienkārši par to nedomā tā. Tu esi ticis pār, tad jau tas vairs nav. Tu esi aizmirst. Tu jau esi izkots no esens. Jā. Jo bieži... Tu vairs neuzskati. Tu pa neveiksmi. Jo bieži vien cilvēki, es domāju, ka zina, kur klūp, jo viņi domā, ka tas ir pa viņu, ka viņš ir tur stulbs, tur neforšs, ka pie viņa negrib nākt. Bet bieži vien tas ir vienkārši par to, ka es nezinu, svētki sakrituši, tāds periods slimošanas, es kaut... Sieviešu cikls vēl labāk. Nē, bet it kā liekas stulbi, bet ir, kaut kā neaizgāja. Un citreiz jau mēs paši arī, tagad tu arī pieminēji, ne, ka tev, varbūt tu pat maz īsti negribēji. Man citreiz ir tā, ka organizē kaut ko, bet nav tā, ka es pa visu ritīgi kritīšu un klupsoties būtu, un tā, ka viņš nenotiek, bet ļoti labi, ka viņš nenotika, ļoti labi, ka nesanāca, jo viņam vienkārši nebija tas īstais laiks. Un ja tevi uzrunāja, un ja tu klausies, noteikti piesako, spied like, share un komentē. Iespējas ir par to, kad iespējas ir. Jā, iespējas ir.